kā man gribējās tieši šajā āboliņā apgulties un pagulēt un ieplūst dabā iekšā, jo ejot, staigāt, tu jūties kā dabas daļa. Tu ieej tajā iekšā, kā man meita teica, es dzirdu krāsas. Tā, es dzirdu dabu. Es dzirdu dabu katrā mušā, katrā traktorā. Tas, kas šobrīd ir apkārt, šie vēja ģeneratori, kas tur tālumā griežas, tu ej un tu esi saplūdis ar sevi, ar iekšējo sevi, un tūlīt brauks traktors, traktors ir zaļš, ja? Viņš ir tā kā dabas daļa uztaisīts. Par to visu kāds domā, kāds plāno, kāds to visu projicē tā, lai mēs sadzirdam, saredzam. Un ja mums tas izdodas, tad tā ir mūsu laime. Laime pilnībā, jo izjust dabu sevī caur sirdi un caur savu ķermeni. Tu esi dabas daļa. Pat tikko tāds mazs sīkums kā mūsu dražais. Es tikko izsūkāju mūsu dražais un es domāju, man rokā bija sauja kazeņu, kuras es salasīju pa ceļam, savā ceļa galā. Un domāju, ka viņas būs skābas pēc dražajām, jo dražais tomēr ir saldus. Viņas ir taisīts cukura melas sirupā. Ne cukura, bet melas sirupā. Tas nav īstais cukurs, bet kukurūzas cukurs. Un es domāju, ka viņas būs skābas, bet uzdzerot mutīt ūdens un pēc tam ēdot šīs dražais, es jūtu kazeņu garšu. Un tas bija tik fantastiski. Un tas arī pierāda, ka tā ir dabas daļa. Ka viss ir dabas sastāvdaļa. Ka mēs esam viens veselums, viens cēls, vesels veselums, kas aizpilda šo dabu, kas dod mūsu ķermenim tik daudz. Es vispār negribēju runāt par dražajām, es gribēju runāt par dabu. Daba, arī dražais ir dabas daļa, jo tas ir naturāli. Tur ir viss no dabas iekšā. Jā, tāpēc arī dražais tiek pieminēts atkal. Jā, kā šie putni, kuri tikko aizlaidās garām, kā šie mākoņi, kuri iet, tev jāsajūtās kā dabas daļai. Un citreiz tu domā, kā tu tur iesēsties tajā āboliņu laukā vai iegulties rudzu laukā vai iegulties zālē. Bet ja tu to gribi, izdari to, tu būsi laimīgs pēc tam, un varbūt tu tieši tas tevi savadīs kopā ar šo dabu, ar šo... Es nezinu vispār, vai es rakstu. Laikam rakstu. Nē, es vēl sapratuši šito telefonu. Kā varēja redzēt. Labi. Runāšu tālāk, ja kas runāšu otrais. Jā, varbūt tas tieši būs tas dzinolis, kas tevi savadīs kopā ar šo dabu. Ar to, kā tu pēc tam jutīsies visu dzīvi, cik tu būsi laimīgs un priecīgs, ka tu esi dabas sastāvdaļa, ka tu esi tā dabas daļa, ka tu esi izjutis to savu vietu, jo cilvēks dabā tas ir normāli, tas ir, tur viņam ir jābūt. Tā ir tā viņa vieta, kur viņš ir. Cilvēks, katrs cilvēks, mēs esam caur dabu nākuši un caur dabu mēs aizējam. Pārbaudīšu, vai man rakstās. Rakstās. Right. Cik burvīgi ir šeit būt, saplūst kopā ar dabu. Pat
Iet ir viegli. Es nekad to nedaru, ja man negribas. Man pilnīgi ķermenis to prasa darīt, jo tā ir saskare ar dabu. Tā ir tā tava komunikācija, tā ir tā tava sazemēšanās, kas tik ļoti mums ir vajadzīga, lai mums būtu iedvesma, lai mums būtu dzīvot prieks, lai mums būtu ražīgums, lai mums būtu idejas, lai mums būtu turpinājums, lai mēs turpinātu. Tas ceļ man spārnos, tas ceļ, es domāju, daudz cilvēku spārnos būt dabā un būt saskaņā ar sevi un savu ķermeni.